Sveiciens visiem no Dienvidkurzemes novada un tā centra Grobiņas. Šoreiz esmu atbraucis uz šo pilsētiņu no Liepājas un nedaudz pastaigāšos pa vienu no galvenajām ielām, jeb varbūt tā ir pati galvenā iela. Priekšā ir bijušās Grobiņas pilsdrupas. Savukārt šī ir Luterāņu baznīca, un tagad es dodos uz informācijas centru. Šis informācijas centrs ir tāds īpašs pēdiņās, jo tur iekšā nesēž cilvēks. Ja godīgi pirmoreiz tādu turismu informācijas centru redzu, tur ir bukletiņi un lūk ekrāns, kuram pieskaroties var sazināties ar konsultantu, kas sēž kaut kur citur, un ekrānā konsultants kaut ko pastāsta. Droši vien to, ko tu vēlies dzirdēt. Es gan prasīju par šo pili, kad viņa ir sagrauta, kad viņa vēl pastāvēja, bet to konsultants nemācēja pastāstīt. Priekšā jūs redzat skatu laukumu, bet tur augšā es nekāpu, jo stipri liela lietus, ļoti drēgnas bija, centos ātrāk paslēpties kaut kur no lietus, gan jau citreiz kādreiz uz kapša augšā. Var teikt, ka Grobiņa ir sadalīta, nevis sadalīta, bet Grobiņā ir divas galvenās ielas. Viena ir šī lielā iela, ap kuru ir pilns ar veikaliem, pilsētas dome, dzīvojamās mājas. Un otra iela, tā ir vairāk gan šoseja, Rīgas Liepājas šoseja, un viņa iet paralēli šai ielai. Ja skatās no šejienes, tad kreisā pusē iet šoseja. Uz Grobiņu ir laba autobusu satiksme, šeit iet gan starppilsētu autobusi Liepāja Grobiņa, gan pa šoseju arī kursē autobusi Rīga Liepāja, un gandrīz viņi visi pietur Grobiņā. Tā ka var aizbraukt uz Grobiņu gan ar Rīgas autobusiem, gan arī ar Liepājas Grobiņas autobusu. Grobiņā, kā lasīju, dzīvo 3500 iedzīvotāju, un šeit priekšā jūs redzat kafejnīcu un veikalu, un šo kafejnīcu man ieteica vietēji iedzīvotāji, ka tur varot samērā lēti pārēst. Es iegāju apskatīties, karbonādi tur maksāja 5,90, ja nekļūdos. Un tagad jūs redzat pastēku, ar šo pastēku ir interesants notikums, es iegāju pastēkā iekšā, un jautāju pasta darbiniecei, vai pastēka šeit ir visu mūžu. Man atbildēja, ka nē, šeit pastēka ir ne visu laiku, bet cik sen viņa nezināja. Un tad, viņa teica, lai es pajautājot kādam garām gājējiem. Šī ir Grobiņas vidusskola. Un tad es satiku vienu vecu cilvēku, uz ielas pajautāju, kur agrāk bija pasta nodeļa, viņa saķēra galvu un teica, kā? Viņa saka, viņa tak visu mūžu šeit nāko, šeit visu mūžu ir bijusi pasta nodeļa. Pēc tam satiku vēl vienu cilvēku, tas arī saka, šeit visu mūžu ir bijusi pasta nodeļa. Kā tad ir patiesībā, es nezinu, varbūt, ja kāds ir no Grobiņas, komentāros var uzrakstīt, kur tad īsti atradās vecā pasta nodeļa, vai tajās pašās telpās, vai arī kaut kur citur. Priekšā jūs redzat māju, kurā ir rakstniecas Zentas Mauriņas istabas. Iekšā tur gan nebiju, varbūt kādreiz aiziešu. Principā galveno ielu izgāju visu, jūs viņu arī redzējāt, un gar malām tur īpaši nav ko redzēt. Šis ir pagaidām mans pēdējais video, Kurzemes ceļojumā šī bija arī mana pēdējā pilsēta. Diemžēl finanšu trūkuma dēļ es vairāk pagaidām nekur nespēšu aizbraukt. Ja gribat man atbalstīt un gribat redzēt jaunus video, lūdzu, ceru uz jūsu atbalstu. Rakstiet uz manu e-pastu, un tad jau sarunāsim, kur un kā jūs vēlaties, lai es aizbraucu. Pagaidām jums teikšu lielu atā, ceru uz tikšanos
un līdz nākamajai reizei.